Čau visiem! Te Anete, un šodien es jums parādīšu, kā sakopt apavus, respektīvi, kā no šī iegūt šo. Es domāju, ka šajā gadījumā rezultāts ir diezgan krasi atšķirīgs, tāpēc es domāju, ka jums būs visiem ļoti interesanti redzēt, kā var panākt kaut ko tik jauni, izskatīgu no šī netīrā zābaciņa. Tātad, nedaudz par šo ādu. Tā ir vaskotā āda, gludā vaskotā āda, līdz ar to valkājot viņai ir tā tendence kļūt gaišākai un nedaudz tā kā bružāties un iegūt tādu nodiluma efektu. Un tātad, ar ko parasti būtu jāsāk tīrīšana, jebkura apavu tīrīšana? Sausā tīrīšana ar birsti, tātad vajag notīrīt šos te sausos putekļus, smiltis, visu, kas ir pielips pie zolītes, visu notīrīt. Ļoti svarīgi būtu arī pastīties tomēr tās spraudziņas, kas ir starp zoli un zābaciņu virspusi. Tātad šo te visu nopucē nost, lai tālāk tīrot nav jāsaskarās ar liekām smiltīm vienkārši. Tad nākamais, ko dara, tā kā šis ir šņurzābaciņš, tad jāizņem šņurīts ārā. Protams, ikdienas steigā citreiz tīrot kaut ko, protams, ka mēs to neizdaram, bet būtībā tas būtu tomēr jādara, jo tad var visu kārtīgi smuki iztīrīt. Mans iecienītākais līdzeklis, ar ko tīrīt gludo ādu, ir Astonish Leather Cleaner, jo šis te gan pabaros ādu, gan attīrīs viņu ļoti labi. Būtībā viņš atgādina tādu kā sejas tīrāmo pieniņu, jo skaidrs, ka arī apavu āda ir āda, un arī viņi ir attiecīgi jākop līdzīgi kā cilvēka āda. Tad, kā es izmantoju šo te līdzeklīti? Es ņemu vecu zeķīti, jo man patīk izmantot lietas tā kā pilnībā, un varētu teikt, ka tas ir ekoloģiski. Tad, es viņu uzvelku rokā, un bišķiņ to līdzeklīt uzspiežu virsū, viņš ir izslēsts tāds balts krēmiņš. Un tad vienkārši sāku tīrīšanu. Vēlams apavus kopt tā pamatīgi reizi nedēļā, tad viņi ilgāk kalpos. Ja jūs atnākat vakarā ar mitriem apaviem mājās, tad arī es ieteiktu labāk atstāt, lai viņi izžūst, piebāzt viņus ar avīzēm, vai ir šie speciālie apavu kociņi, tā saucamie tādi ieliknīši, un tad atstāt, lai pilnībā viņi izžūst. Kādā gadījumā nežāvējiet apavus tuvumā, ugunī, karstumam, uz radiatoriem, tāpēc, ka tad āda izžūst un kļūst trausla. Un tad viņi apavu daudz ātrāk novalkājas, un āda var saplaisāt, un izkalst un palikt tāda cieta un nepatīkama. Ar šo te krēmiņu var redzēt jau ir pirmais rezultāts, āda paliek jau tīrāka, jau glītāka. Pašam šim te līdzeklim viņš ir ražots Anglijā, apvienotajā karalistē. Paredzēts, it kā šeit ir minēts, ka viņš arī aizsargā un tā kā atjauno ādu un pulē. Protams, ja ir ādas ar spīdīgāku šo te lakas virskārtu, tad diezgan arī citreiz var pietikt arī ar tikai tādu tīrīšanu. Tātad kurpīta zābaciņš ir notīrīts. Nākamais, ko es tālāk daru, ir ņemu vasku. Un tātad vasku var uzklāt gan ar audumu gabaliņu, gan ar birsti. Ļoti ērti ir arī to darīt ar švammīti. Šajā gadījumā es paņemšu to pašu birstīti, kas man jau bija. Parasti kā es to daru ar švammīti, jo viņus ir vieglāk pēc tam izmazgāt. Šis te vasks ir Colonel firmas. Parādīšu lāciņu, saucās Nīles tauki. Tātad šis ir apavu vasks, kas ādu gan pabaro, gan impregnē. Tātad
viņi pēc tam kļūst ūdeni atgrūtoši. Jau parādās spīdums lielāks, un ādiņi tiek pabarot, un šī virskārta, viņi iegūst šo te sākotnējo mirdumu. Šāda tipa ādas apavus ļoti bieži pietiek tikai savaskot, lai viņi iegūtu šo te spīdumu. Atšķirās tas arī no vaskiem, ir arī, piemēram, tāda lieta kā tauki. Tā arī saucās angliski grease. Tie arī paredzēti apavu, dažādi ādas izstrādājumi kopšanai. Bet manā skatījumā viņi nav varbūt tik impregnējoši, viņi vairāk kopjoši. Ir sasmērēts. Var vēl salīdzināt, kā viņi izskatās, kā viņi atšķirās šobrīd. Tāpēc, ka manā arsenālā, lai iegūtu šo te mirdzumu, ir vēl viens līdzeklis, un tas arī ir Colonial. Es esmu Colonial fans. Ko var darīt? Var uzpucēt šo te vasku jau tagad. Kam pietiek, kam patīk tāpatās, kam negribās, lai ir spīdīgāk. Pilnīgi pietiek jau ar šo te visu procesu. Ikdienā es ieteiktu vēl pirms iziet no mājas, piemēram, vai citreiz, es nezinu, ceļā kaut kas gadās, var smērēt vazelīnu, var viņu pat lietot vaska vietā, jo viņš piešķirs vēl papildus tā kā aizsardzību, tāpēc, ka galvenais, kas aizsargā pret mitrumu un sāli apavus, ir taukvielas, un tad es parādīšu, lūk, es tāpatās ar rociņu uzsmērēju. Var redzēt, ka viņš sāk spīdēt vēl intensīvāk. Un vazelīns ir lēts, viegli pieejams līdzeklis, turklāt multifunkcionāls. Es esmu ļoti labi arī tikus galā ar sasprāgājušām lūpām, piemēram, kad āda ir apsaldēta. Ļoti labs līdzeklis, piemēram, uz nakti var atstāt viņš pilnīgi kā balzāms. Tātad šo te var arī lietot apaviem. Tiesa gan, ja jūs lietojat vasku vai vazelīnu, kas ir izteikti taukaini līdzekļi, ja jums ir gaišs ādas apavi, gaišs gludās ādas apavi, viņi varētu padarīt šos te apavus tumšākus. Ja jūs sasmērēsiet zamšādu ar vasku vai vazelīnu, viņi kļūs ūdens izturīgi, bet viņi kļūs tumši. Būtībā viņi, ja tā ir gaiši zamšāda, viņi kļūs no vidēji brūnas līdz tumši brūnai. Citreiz varbūt atvieglo kaut kādu apavu valkāšanu, ja jums ļoti patīk tie apavi, bet traucē šī te gaišā krāsa, var mierīgi tā izdarīt. Tas neko nesabojās, tāpēc, ka, protams, jūs neatgūsiet viņu vairs nekad sākotnējā izskatā, bet ir arī tāda specifiska āda kā vaskotā zamšāda vai vaskotā šķeltāda, kas ir nedaudz rupjāka par zamšādu. Tad tas ir pat specifisks ādas tips, un jūs varat principā paši uztaisīt viņu tādu, ja jums traucē gadījumā ikdienā vienkārši zamšādu. Un tad pēdējais, ko es likšu virsū, ir šis te Self-Shine līdzeklis. Viņš ir šķidrā veidā, kā parasti ir zamšādas kopšanas līdzekļi, un šis te ir līdzeklis, kur nevajag spodināt. Viņu uzklājot vienkārši parādās tāds izteikts spīdums, kad viņš nožūst. Un šo te līdzekli pat es jau man ieteicu kādu klientu, un tā kā es esmu ļoti priecīga. Viņš padarīs ādu tumšāku nedaudz, tā kā šis ir melns tonis, bet es viņu izmantošu kā lazējošo līdzeklīti. Un šo te ir paša ražotāji iesaka lietot reizi nedēļā, un starp šīm te uzklāšanas reizēm vienkārši ādu noslaucīt, jo viņš šajā gadījumā, manuprāt, darbojās kā laka. Viņš izveidos šādu te vēl papildus aizsargslāni, spīdumu piedos, un viņa liksies vairāk kā klasiskā gludā āda. Patiesībā šis te līdzeklis ļoti ilgi ir izmantojams, ļoti praktisks. Ir jāskatās, lai viņš nebūtu pārāk daudz kādā vienā vietā, jo viņu vajag izlīdzināt, tāpēc, ka citādi tiešām paliks svītras,
tā kā viņš nav jāpulē pēc tam un viņš vienkārši iesūcas. Bet būtībā šai te ādai viņai arī piestāv šis te nedaudz nekārtīgais efekts. Par to arī nevajag satraukties, ja nesanāk pilnīgi perfekti. Es domāju, ka šobrīd viņi būs tā kā jau sasmērēti pietiekami labi. Nu, šņurītes es droši vien šobrīd tad nesiešu atpakaļ, nevēršu. Bet es varu parādīt tad atkal salīdzinājumu. Tātad, kāda viņi bija sākumā, cik viņi šobrīd ir spīdīgi, skaisti, gluži kā jauni atkal. Un tas ir tas, ko daudz cilvēku varbūt vienkārši neapzinās, ka kopjot apavus, viņus tiešām var saglabāt kā jaunus, un tas efekts ir diezgan iespaidīgs. Tā kā es iesaku visiem rūpēties par savām kurpītēm, lai viņas ir skaistas, sakoptas, tīras, tāpēc, ka gan pašiem prieks uz viņām skatīties un valkāt, gan citiem vairāk iekrīt acīs. Un es ceru, ka jums šis video patika un bija noderīgs. Un tad tiksimies nākamā reizē. Noteikti izstāstīšu vēl kaut ko jaunu un interesantu par dažādiem citādiem ādas veidiem un citiem kopšanas līdzekļiem. Tā kā tiekamies vēlāk. Atā!